Šodien visiem, lai svētīgs dievkalpojums, svētīga diena katram ir, kā jau tika minēts, vairāk kārt, kad mēs apzināmies šo gada nogali. Man gads ir paskrējis, pagājis, aizsteidzies, ir pagājuši arī Ziemassvētki. Un mēs esam jau pie šī jaunā gada sliekšņa, pie 2026. gada sliekšņa, vai ne? Jā. Paldies visiem kalpotājiem, kas šajā gadā tiešām ieguldīja savus talantus, kunga dotos talantus. Paldies skolotājiem par viņu darbu. Paldies dekorētājiem, šīs zāles vai telpas dekorētājiem. Mēs visu gadu garumā varējām skatīties WhatsAppā, mūsu kopējā WhatsAppā šīs fotogrāfijas, šīs bildes, šos ziedus, šīs kompozīcijas. Tiešām paldies jums un paldies arī šiem tehniskajiem darbiniekiem, kas nodrošina mums šo skaņu. Un paldies arī ceļu meklētāju klubu kalpotājiem, gan arī viesmīlības nodaļas kalpotājiem, kur uzņem viesus un ne tikai, gan arī mūs sasilda ar garšīgiem, gardiem ēdieniem šajās kopības, jeb kopējos brīžos, ka mēs kā draudzi pulcējamies, gan arī korim un kora vadītājai. Paldies par kalpošanu, par uzņemšanos, par šo atbildību, kas ir, vai ne? Jā, draudzes padomē, arī par darbu un par lūkšanas kalpotājiem, par kalpotājiem pie kristībām, gan arī telpu uzkopējiem. Visiem. Lai Dievs svētī jūs kalpošanu arī turpmāk. Gada nogali ir vienmēr tas laiks, kad mēs tā kā paskatāmies uz atpakaļ vai apstājamies un padomājam, kas tad notika šajā gadā. Protams, ir bijuši priecīgi brīži, vai ne? Kaut kas ir izdevies. Bet tajā pašā laikā mēs arī esam piedzīvojuši kaut kādas neizdošanās. Kaut kādas lietas, varbūt, kas mums raisa tādas raizes vai vainas apziņa, bet mēs stāvam šī jaunā sākuma priekšā. Mēs ceram, ka būs citādi, ka būs labāk, un mēs vēlam arī citiem dažādas vēlējumus. Jā. Mēs vēlam draugiem, ģimenēm, kaimiņiem, darba kolēģiem. Mēs vēlam laimi, prieku, izdošanos un dažādas iespējas. Bet kāds cilvēks, tāds vietas cilvēks sacīja, nākotne patiesībā vienkārši turpina pārtapt tagadnē. Un ja tu neesi uzmanīgs, tā nekļūs labāka vai bagātīga, tā vienkārši kļūs par vēl vienu tādu pašu dienu, vēl vienu tādu pašu gadu. Vēl viens tāds pats, bez izmaiņām. Jo nākotne nav tikai par to, kas notiks, bet patiesībā tas ir par to, kā mēs dzīvojam šodien, kā mēs dzīvojam tagad. Un te ir kāds jautājums, ko reti varbūt mēs uzdodam, varbūt sev vai citiem, bet Dieva vārds to pasaka skaidri. Nevis, ko es vēlos piedzīvot nākamajā gadā, bet kā es dzīvoju šodien. Kāda man ir šodienas dzīve, ko es daru. Un te ir kāds fragments, kurus vēlos kopā ar jums pārdomāt no vēstules Efeziešiem 5. nodaļas. Tur rakstīts šādi vārdi. Tad raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri, izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Praktiski šie vārdi mums atgādina, ka mūsu dzīve ir īslaicīga, ka tā ir tikai īsu brīdi. Varbūt kādam liekas, ka 80, 90 gadi ir daudz. Ja mēs lasām Bībelē, tur ir dažiem pat 900 vai vairāk gadu, kuri nodzīvojuši. Bet beigās, ko mēs saprotam? Tie izbeidzās. Ātrāk vai vēlāk, bet tie paiet. Un tādēļ te ir tāds moments, ko Pāvils mums pievērš mūsu uzmanību. Dzīvojiet, raugieties nopietni, kā jūs dzīvojat. Protams, mūsu dzīve paiet steigā. Tāds steidzīgs laikmets, man liekas, kādreiz varbūt nebija tik ļoti. Vismaz man bērnībā nelikās, ka laiks tik ļoti steidzās. Man reizēm bija ļoti garlaicīgi. Es nezinu, vai šodienas jauniešiem ir garlaicīgi. Ir kāds brīdis, kad nav ko darīt. Bet man bija, es tā brīnījos, reizēm nebija tiešām ko darīt. Bet jo paliek vecāks, jo es saprotu, vai nu es netveru tos mirkļus, vai tiešām viss kļūst tā kā straujāks.
Bet paraugoties uz Jēzus dzīvi, mēs viņā neredzam, viņa dzīves gaitās neredzam steigu. Viņā ir tāds pārsteidzošs miers. Viņš nekad neskrēja, viņš nekad nesteidzās. Viņš prata apstāties un pavērot dabu. Paskatīties uz ziediem, paskatīties uz putniem. Un tad, kad es lasu, kā Jēzus runā par šīm lietām, lai mēs paskatāmies uz putniem, tas nozīmē, ka viņš ir ievērojis kaut kādas lietas, ka viņiem nav šķūņu. Es tā nebiju aizdomājies, ka viņiem nav nekāda krātuvi, un Dievs par viņiem rūpējās. Tātad Jēzum bija iespēja apstāties, viņš ieklausījās putnu dziesmās, viņš veltīja laiku bērniem, viņš uzlika tiem rokas. Un laiks nebija ienaidnieks, bet tas bija draugs. Viņš prata dzīvot, mīlēt un patiesi dzīvot. Un dažkārt Jēzus parāda to, ka viņa rīcība nosaka tēva griba, nevis šo apkārtējo spiediens, nevis tā skriešana, nevis tie plāni, nevis tie uzdevumi, bet viņš raugās uz to, ka tēva griba ir primāri viņam. Viņš apzināti apstājās cilvēku dēļ. Viņš nebija par aizņemtu, lai apstātos. Es nezinu, kā jums, vai jums kādreiz ir bijuši tādi brīži, kad jums ir plāni un pēkšņi kāds cilvēks saka, paklausies, man vajadzīga ir tava palīdzība. No, un kāda ir sajūta? Tev taču plāni ir, tev jau esi viss saplānojis, un te pēkšņi liekas, ka laiks jāpakārto citām prioritātēm. Un mēs redzam, kad arī Jēzus, viņam bija, teiksim, šis skats, jeb skatījums, kurp viņš dosies, ko viņš darīs, jeb šis dienas plāns, bet viņš nebija par aizņemtu, lai apstātos. Tad, kad citi gāja garām, Jēzus apstājās. Man patīk arī šis apraksts, kur mēs varam lasīt, ka tur bija kāds vīrs, Bartimejs, kad Jēzus gāja saviem mācekļiem no Jērikas izejot, tur kāds akls sēdēja ceļa malā, viņš dzirdēja, ka Jēzus nāk no Nāceretes, viņš sāk saukt un sacīt, Jēzu, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Citi jau gribēja iet viņam garām, tas lielais pūlis. Viņi kopā ar Jēzu. Bet tur kāds vīrs, kurš vientuļš sēž malā, izmisis, viņš sauc, Jēzu, tu apžēlojies par mani. Apžēlojies par mani. Un, ja ziniet, Jēzus sadzirdēja šo viņu balsi, šo viņu vajadzību, viņš apstājās. Jēzus apstājās nevienu reizi. Viņš neteica, man nav laika, viņš apstājās, lai uzrunātu kādu sievieti, kur pieskārās viņa drēbju vīlei. Tajā lielajā burzmā, kur daudz cilvēki, un Jēzus saka, kāds man ir aizskārs, un tur kāds māceklis saka, ko tu tur? Pasties, cik daudz cilvēku, te taču ir tāda burzma, te taču katrs tev var pieskarties. Bet Jēzus pamanīja šo pieskārienu šajā pūlī. Viņš apstājās un uzrunāja šo sievieti. Viņš nesteidzās. Kaut gan viņš devās glābt Jaira meitu, jūs atceraties, viņš bija ceļā, viņam bija plāns, viņš jau varēja pateikt, man tagad nav laika un iet tālāk. Un viņš atrada iespēju apstāties. Viņš apzināti kavējās. Reizēm viņš apzināti kavējās, kas varbūt liekas ļoti nesaprotami. Tad, kad Jēzus sasniedz šī ziņa par to, ka Lācars ir slims, viņš kavējās. Viņš kavējās. Ļoti nesaprotam, kāpēc viņš tā dara. Viņš kavējās un palika tur 2 dienas tur. Viņš nesteidzās. Viņš saprata, ka Dieva darbība nav ierobežota ar steigu. Jēzus regulāri apstājās. Apstājās, lai atvēlētu laiku lūgšanai. Viņš aizgāja saurupu, lai Dievu lūgtu. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tādēļ, kad viņš saprot, ka tā diena, kas ir pavadīta bez šīs Dieva klātbūtnes apziņas, bez šīs sarunas, tā ir diena, kas
varētu teikt, ir tāda tukša skriešana. Viņš šajā dienā vai šajā apstāšanās reizē, viņš saprot skaidru virzienu, viņā ir šis miers. Viņš apzinās, ka šīs pasaules skriešana vai šī steiga nav tā, kas diktē visas noteikums, ka viņš apstājās, lai šajā klusumā pabūtu kopā ar Tēvu. Viņš zināja, ka ne viss ir jāizdara uzreiz. Viņš nedziedināja visus, viņš aizgāja no pūļiem, viņš atstāja savā veidā, mēs varētu teikt, nepabeigtas darbus. Mēs varētu domāt, redz, viņš jau ir Dieva dēls, mēs jau neesam tādi. Bet apostols Pāvils mums raksta, mums, šiem vienkāršiem cilvēkiem, nevis praviešiem vai kādiem citiem, viņš raksta mums tādiem vienkāršiem cilvēkiem. Jā, kā tu izmanto laiku, kā tu dzīvo. Un Bībele sniedz tādu lielisku ieskatu, ka laiks var kļūt par tavu draugu, nevis ienaidnieku. Būtībā mēs saprotam, ka Dievs ir laika radītājs, viņš ir lielāks par laiku, viņš ir tas, kurš nav ierobežots laikā. Un ja tev ir draugs, tas kungs, tad tev nav jāsatraucās. Tuvojies Dievam. Tad pavēlti Pāvils saka, tad raugieties nopietni uz to, kā jūs dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Novērtē katru laiku, katru brīdi, kas tev ir dots, kas tev ir tagad. Nevis to, kas ir pagājis. Jo vakardien ir vēsture, rītdien vēl ir noslēpums un nav mums dots, bet novērtē to brīdi, kas tev ir šajā mirklī. Dažkārt pie tā vajag apstāties un nofiksēt to brīdi, kurā tu esi. Es mēģinu apzināti to darīt. Nofiksēt to brīdi, kurā es esmu. Tos mirkļus, kuros mēs esam. Jūs ziniet, tie skaistie mirkļi ātri paiet. Viņi aizskrien, jeb izgaist. Dažkārt es jau bērniem, jeb tiem mīļiem cilvēkiem, ar kuriem es esmu kopā, es jau nesaku, tagad ir šis mirklis, kurus vēlos nofiksēt, savā apziņā. Nē, es iekšēji nofiksēju. Es iekšēji saku sev, baudi šo mirkli, kurā tu esi. Tas ir mirklis, kurā mēs esam kopā. Tas mirklis aizies. Novērtē to brīdi, kuru Dievs tev ir iedevis. Novērtē šo brīdi. Jūs ziniet, šajā laikā mēs varam dzīvot neapdomīgi. Ja? Ir milzīgs pārslodzes, cilvēki ir pārslogoti dažādās jomās, ar mantām, ar informāciju. Cilvēki nespēja atrauties pat no telefona. Jūs kādreiz iekāpjat autobusā, un ko jūs redzat? Nevis, ka cilvēki, sarunājās savā starpā vai kaut kā vēro ārā dabu vai ko. Viss kā viens skatās telefonā. Liekas, vai šeit kāds ir? Visi ir aizņemti. Es paskatos uz jauniešiem, visi ir telefonā. Es tā brīnos, kā viņi komunicē, droši vien tikai caur ziņām. Viņi blakus sēž un telefonā. Jā. Steidzīgs laiks mums ir, mēs esam noslogoti. Dažkārt darbs mums prasa ļoti daudz, vai ne? Mūsu uztvere tiek pārslogota. Mēs rezultātā skrienam un cenšamies visu paspēt. Un tu sajūti, ka tas laiks tā kā aiziet projām, paiet tev garām. Mēs steidzamies no viena pienākumu uz citu, no viena sapņu uz nākamo, bet tomēr ir kāds pamācošs stāsts, kur es gribu ar jums dalīties. Un tas ir stāsts par kādu cilvēku, kurš dzīvoja Vidzemē. Pirms dažiem gadiem viņa vārds ir Ārns, viņa vārds ir mainīts, jā, viņam cits vārds. Viņš strādīgs, godīgs cilvēks, vadīja savu lielo uzņēmumu, un varētu teikt, viss dzīvē viņam bija sakārtots. Viņš zināja, ko darīt. Viņam tur ir darbs, termiņi, būvmateriāli, rēķini, un tad atkal darbs un atkal rēķini, tad ir tikšanās un plānošana. Un kādā reizē sieva viņam sakcīja, paklausies, Arni, aizbrauksim uz 2 dienām pie jūras. Un tad, kā jums liekas, ko Arnis varēja atbildēt?
Jā, tagad nav laika, kad būs mazliet brīvāk, tad gan. Ne? Nu, un tad meita pienāca, tēti atbrauc uz manu koncertu, un viņš uzlika meitai uz galvas roku un teica, piedod meitiņu, man šodien jābūt darbā vai darbnīcā. Viņš tiešām gribēja labu savai ģimenei, viņš gribēja uzcelt drošu nākotni tai, bet jūs ziniet, nākotne vienmēr stāv priekšā un nekad šodienā. Nākotne vienmēr ir priekšā, mūsu dzīve kaut kur vienmēr ir priekšā, bet ne tagadnē. Un mēs netveram to mirkli, kas mums tagad ir iedots. Mēs kaut kur dzīvojam vienmēr savos plānos, savos sapņos, kaut kas mums jāsasniedz, un tas viss notiek nākotnē. Un tad kādu rudens dienu viņš saļem, un ārsts teica, viņam ir insults. Un tur slimnīcas palātā viņš pēkšņi saprata, laiku nevar atgūt, vai ne? Laiks ir paskrējis. Un meita sēdēja pie viņa gultas un klusi teica, tēti, es gribētu, kaut tu būtu bijis manā koncertā, es tev ģitāru nospēlētu, bet tagad skatos, roka, kas varēja mani apskaut, vairs nepaceļās. Un vēlāk viņš rakstīja, man šķita, ka es ģimenei dodu nākotni, bet es viņiem nedevu sevi. Tas ir tas, ko es nožēloju visvairāk. Dievs viņu piecēla uz kājām, bet ne pilnībā. Viņš varēja dzīvot, atkal dzīvot, un tagad viņš saka visiem, es vairs neatlieku laiku, dzīve nav projekts, ko pabeigt, dzīve tā ir dāvana. Un kas tad ir svarīgi šajā notikumā vai šajā stāstā? Tas nav stāsts tikai par Ārni, bet tas ir stāsts par daudziem no mums. Mēs domājam, ka dzīvojam rīt, bet patiesībā Dievs dzīvo šodien, tagad. Dievs saka, izmanto šo laiku, jo dienas ir ļauns. Mēs zinām, ka ļaunie spēki cenšas mums atņemt laiku, nozagt mums laiku, nozagt mūsu dzīvi. Bet Dievs saka, ja Dieva griba ir tas, ka tev šajā dzīvē būs daudz ko darīt, būs tāds saraksts, kas jāpaspēj uzreiz. Bet Dievs atklāja mums, lai mēs iemācāmies dzīvot šodien, apzināties šodien. Viņš nevēlās, lai mūsu prāti būtu pārņemti ar nemieru vai ar pastāvīgām raizēm, ar skriešanu un nepaspēt pat domāt, kas ir svarīgi šajā dzīvē. Neviens uz nāves gultas nekad nesaka, kaut es būtu pavadījis vairāk laika darbā. Es neesmu nevienu tādu piedzīvojis vai dzirdējis, kurš būtu teicis. Jūs ziniet, kad parasti cilvēkiem ir smagi, ko viņi vēlas redzēt. Savus mīļos, savus tuviniekus. Un dažkārt ir tā, kad viņi skums par to, ka tik maz laika ir pavadījuši kopā. Nevis, ka ir bijuši ilgi darbā. Nē, nekad tā nav bijis. Jā. Tātad šis stāsts par Ārni nav stāsts par veselību vai darba balansu, bet te ir kaut kas nopietnāks. Te ir tas, ka mēs bieži vien pievēršam savu uzmanību tādām mazsvarīgām lietām. Nepavēlti Jēzus saka, bet sargieties, ka jūsu sirds netop apgrūtināts no vīna skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena piepieši jums neuzbruk. Bet sargieties. Un Jēzus to saka nopietni. Sargieties. Jūs ziniet, tad, kad cilvēks pārēdās, viņš nelabi jūtās cik ilgi. Kādu brīdi, varbūt vakarā, ja no rīta pārēdies, parasti jau vakaros pārēdās, man liekas, ne? Jā. Pēc kaut kāda laika jau paliek labi, vai ne? Un te ir rakstīts, no vīna skurbuma. Cilvēks tad, kad ir ierēbis, piedzēries, varbūt nākamā dienā viņš jau ir pie apziņas, vai ne? Viņš kaut ko sāk saprast vai sajēgt. Bet Jēzus saka, no laicīgām rūpēm. Un tās laicīgās rūpes mēs neuzskatām par kaut ko ļoti briesmīgu. Pat bīstam mēs to neuzskatām. Kāpēc laicīgās rūpes? Tas ir tādēļ, ka laicīgās rūpes ir citādas. Cilvēkam nedod nevienu brīdi apstāties. Tās nekad nepāriet paši no sevis. Prāts vienmēr ir aizņemts ar kaut ko, ar darbiem, ar pienākumiem, ar rēķiniem, ar attiecībām, problēmām, plāniem. Un neatliek laiks vairs Dievam. Absolūti neatliek laika. Un tāpēc Jēzus brīdina ne par darbu, ne par atbildību, bet par prātu.
ka mūsu prāts var būt tā noslogots, ka mūsu dzīvē vairs vai mums neatliek laika Dievam. Un tieši Jēzus par to brīdina. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir jāstrādā, ne? Ir jāmaksā rēķini. Tas par sevi nav ļaunums, bet ļaunums sākās tur, kur rūpes pārņem visu mūsu uzmanību un atņem mums iespēju, jeb spēju apstāties. Un te ir ļoti vienkārši un dziļš jautājums. Vai tev dienā 1 minūte, 2 minūtes vai 5 minūtes, grūti pateikt, 10 minūtes atņems tev iespēju atrisināt šo jautājumu, ar kur tu nodarbojies? Vai tas atrisinās tavu problēmu šajās 2 minūtēs, piemēram? Patiesībā notiek pilnīgi pretēji. Kad mēs apstājamies un noliekam malā steigu, mēs apzināti vēršamies pie Dieva. Nevis mēs zaudējam laiku, bet mēs atgūstam skaidrību. Neviens mums netraucē apstāties. Tas ir lēmums, kur es pats pieņemu. Es apstājos. Un šajā mirklī manī ienāk šis miers. Tas ir mirklis, kad es apstājos un esmu kopā ar Dievu. Es viņam varu dažus vārdus. Es varu pateikt viņam arī pateicību. Es varu izteikt savu lūgšanu, es varu aizlūgt par kādu. Un tas nav zaudēts laiks. Tas ir bijis svētīgs brīdis, kas palīdz, lai dzīves rūpes man nepārņem, jeb nepārvalda mani. Ka jūsu sirds netop apgrūtināts no vīna skurbumu un reibumu un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepieši neuzbrūk. Par kādu dienu? Protams, par kunga dienu. Tie, kas ir modrīgi, tiem nav ko bīties. Bet tie, kas ir pārņemti ar darba pienākumiem, rūpēm, protams, šeit nav jautājums par bailēm, bet tas ir brīdinājums. Brīdinājums mums, lai mūs pamodinātu, nevis lai iebiedētu. Vai starp visām šīm rūpēm Dievam paliek vieta tavā dzīvē? Ne rīt, ne arī tad, kad būs vieglāk, bet šodien. Man patīk raudzīties cilvēki, kad viņi atver albumus, kad viņi stāsta par savu dzīvi. Es nezinu, jums ir albumi, tagad jau man liekas, ka vairs nav populāri. Tagad visiem ir telefonos fotogrāfijas un daudz kur citur, bet man patīk, ka cilvēki izvelk no skapja tāds biezs albums un tad atver vaļā un stāst tos pārdzīvotos mirkļus, tos skaistos mirkļus. Tie mirkļi ir tie, kas spēcīgi runā, vai ne, uz šiem cilvēkiem, uz mani, redzot tas, kas ir noticis, ko viņi ir piedzīvojuši. Tas ir kaut kas unikāls. Tas ir brīdis, kad dažkārt cilvēki novērtē to, kas ir pagājis. Mēs varētu teikt tā, dažkārt viņos rodās šī nožēla par to, kas nav nofiksēts, teiksim, kas ir pagājis, kas nav novērtēts. Tad rodās šī tiešām tāda skumjas, jeb nožēla, bet pagātni mēs saprotam, ka nevaram mainīt. Bet mēs varam mācīties no tās, mēs varam apzināties, kad būs jauns rīts, jeb jauna diena, kad mēs varam mīlēt un būt klāt tiem, kas mums ir dārgi. Mēs varam pieņemt pareizos lēmumus, un katrs mirklis, kas pagājis, tagad var kļūt par mācību. Tas mirklis, kas ir pagājis, var kļūt par mācību. Un tāpēc Pāvils saka, un tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu prāts, kāds kunga prāts. Un te, protams, ir vairākas lietas, kas ir svarīgas. Tas ir pavadīt laiku kopā ar Dievu, kā pirmā prioritāte. Otrā ir lūgšana un svēto rakstu lasīšana. Trešais ir ģimene. Tie ir bērni, tavs laulātais draugs. Pavadi laiku kopā bez kādiem traucēkļiem, bez telefoniem, bez kāda lieka. Teiksim, televizors traucē, vai ne?
pavadi kopā ar savu ģimeni. Ar bērniem esi kopā, runājies, smejies, ieklausies viens otrā, jo šie mirkļi neatgriezīsies. Tas veido tavu ģimenes pamatu. Protams, darbs arī ir svarīgs, jo tu sniedz liecību par sevi un par kungu, jo tā ir daļa no Dieva atklāsmes. Tu esi tā rakstītā vēstule. Otrs ir nedzīvo raizēs, skumjās, nedzīvo aizņemtībā, bet dzīvo šodien ar jēgu. Jo šeit nav runa par to, cik daudz mēs paspējam, bet te ir tas, ko es apzināti izvēlos. Es nolieku savas prioritātes. Un tad šīs prioritātes man atklāja, kur patiesībā es dzīvoju. Vai es dzīvoju steigā, vai es dzīvoju ar dzīves jēgu. Un tāpēc tu vari izvērtēt sevi. Varbūt šajā runā ir šī runa vai pārdomas dot tādu smagumu sajūtu, bet Dievs nevēlās, lai mēs apstājamies šajā smagumā. Bet Dievs ir tas, kurš parāda uz to, lai arī kā mēs esam kļūdījušies, lai arī kā mēs esam nožēlojuši, Dievs vada mūs uz priekšu. Dievs vada mūs tā, lai mēs saprotam, ka Dieva žēlastība arī šodien man ir pieejama. Viņš ir tas, kurš neatstum mūs, kaut arī mēs kļūdamies, mēs esam trausli, bet viņš vienmēr saka, nāc pie manis, es tev gribu atvieglināt, es tev dodu jaunu spēku, jaunu cerību, jaunu iedrošinājumu. Mācies no tā, ko tu esi izdarījis aplam. Tiešām. Un neatkārto šīs kļūdas. Tāpēc, runājot par laiku, ir svarīgi atcerēties ne tikai to, ka mūžs ir īss, bet arī to, cik liela ir Dieva žēlastība. Laiks mūs ierobežo, bet Dieva mīlestība nav tā, kas mūs ierobežotu. Mūsu dienas skaitāms, bet Dieva žēlastība ir no mūžības un uz mūžību. Un beidzot, pārdomājot šo gadu, mēs varam pateikties Dievam tiešām par viņa aizgādību. Un mēs varam raudzīties ar nākotni, ar cerību, uz nākotni ar cerību. Un es vēlos jums novēlēt tiešām visiem, kas nes šīs dažādās nastas, gan par draudzes nastām, gan arī par šo skaisto pilsētu, gan arī par tās iedzīvotājiem, kur nes dažādas šīs nastas. Lai katra jūsu sirds piepilda prieks un kopīgi kalpojot viens otram, varam iet pretīm šim notikumam Jēzus Kristus atnākšanai, kad uz visiem laikiem beigsies neveiksmes, ko piedzīvo šī pasaule. Es vēlos, lai jūs pievienojaties šiem vārdiem, ko Edgars lasīja pašā sākumā, kas ir kā tādi iedrošinājumi, jeb stiprinājumi vārdi. Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radīs zemes gals. Viņš nepiekūst un nenogurst. Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk. Bet kas paļaujās uz to kungu, tie dabū jaunu spēku. Tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Lai arī jums aug šīs jaunās spārnu vēdas, lai jums ir šis spēks, lai jūs nepiekustat, lai šajā jaunajā gadā, kas tuvojās, tiešām būtu Dieva svētība, vadība, skaistums. Tveriet skaistos mirkļus, kas jums ir doti. Āmen.